Tā, šodien bija mazliet lietus, mazliet saule. Tagad ir jau diezgan daudz saulītes. Un es izdomāju, ka ir pienācis brīdis pagriezt un sakārtot šito kadeķīti. Ļoti smuks, tādiem zilganpelēkiem jauniem dzinumiem. Bet es ievēroju, ka tas nav tikai manā dārzā, bet arī citos dārzos, ka konkrēti šim kadeķim ļoti patīk, ka to griežu, ka to kopju, nevis ļauj viņam augt tā, kaut kā pagadās, jo drīz vien, tā kā viņš kļūst vecāks, tas vairs nenotiek tik smuki, tie jaunie dzinumi it kā ir, bet aizvien vairāk ir tie tādi zariņi, tādas vietas, kur izskatās tā kā pamests, nelaimīgs, izkaltis apaciņš. Tāpēc tā kā es esmu daudz ko te pagriezus citus kokus, un šis ir bijis atstāts tādā nelielā gaidīšanā, kamēr es ieraugu visu to skaistumu, ko tas spēja šovasar rādīt. Un es domāju, jāpiestāj, jāpadara darbiņš. Bet tad man šoreiz ir skaidra doma, ka vajag arī paklāt apakšā kaut ko. Visādi sīk un birs, pēc tam baigi negribās to visu lasīt laukā. Man no dušas ir tādi veci aizkari, kas baigi labi šito lietu palīdz sakārtot. Tad es varēšu paklāt šeit apakšā, un viss, kas sabirs būs uz šitā, tā es to iztēlojos. Un tad es tā skaisti varēšu paņemt maliņā, un man vairs ar rokām nekas nav jālasa. Vēl kas man vajadzīgs, tā kā man vienīgā iespējamā alerģija, kā izskatās man dzīvē, ir tieši no kadeķiem, tad man ir vajadzīgs apģērbs ar garām piedurknēm, un ir vajadzīgi cimdiņi. Tādi cimdiņi, kas man turās ļoti labi pie rokas, lai es varu sajust, ko es te daru, kā es te griežu. Ups! Un faktiski gandrīz vai jāiebāž tas krekliņš tajos cimdiņos. Tā, plus mīnus. Tieši tā, kā to dara japāņu meistari, tad, kad viņi strādā ar priedēm vai kadeķiem. Te redz, kur man ir šķērs. Man ir tā doma, ka man šeit būs vajadzīgs gan šīs krūmšķērs. Tad, kad kaut kas apnīk un kur tu vari ātrāk apgriezt tieši ar krūmšķērēm, kadeķim es to pieļauju. Un man pat nav sirdsapziņas pārmetumi, ka es tā daru. Jo man liekas, tas tāds topiārī darbiņš. Tu vari tur no tā kadeģa gandrīz zaķīti uztaisīt vai kaut kādu lācīti. Bet priedes, mīļie draugi, ar šitādu te, ka griež skujas, tas nav mans. Priedes esmu ar mieru, ar rociņām izlasīt visas skujiņas, jo man liekas, tas ir tā brutāli priedē. Bet šeit kadeķim ir absolūti savādāk tā struktūra. Tas jaunais dzinums ir tāds, ko var droši griezt. Jā, drusku varbūt nobrūnēs paši galiņi, bet tas nekā baigi nekaitē, manuprāt. Un vēl kāda svarīga lieta. Cilvēkiem šādā vecumā, kā man, ik pa laikam der arī apsēsties un mazliet atpūsties. Tā, šitas koks ir skaistulis vienkārši. Kad es biju jaunāka un es biju šo koku iestādījusi, man likās, trakums, kā viņš tā jocīgi liecās. Visu laiku uz šito pusi liecās. Nevar viņš augt tā vienkārši taisni. Un tagad katru reizi, kad es eju garām, es priecājos, cik labi, ka viņš nav audzis vienkārši taisni kā tāds staps, bet spītīgi veidojis pats to savu raksturu. Un tagad mums ļoti saskan, jo tas raksturs ir tāds, ka viņš tā forši ir izliecies un ir pilnīgi perfekts, lai to nosauktu, ka tas ir Nivaki koks. Nivaki kadeķis. Labi, nav ko gari stāstīt. Es ķeršos pie lietas. Ko es darītu vispirms? Es vispirms konstatēju tās vietas, kuras ir bojātas. Ja es redzu kaut kādu bojātu zaru, kur tā saulīte ir tikus klāt, faktiski šodien te, ja no šīs puses skatītos, tad jūs redzētu, bet tas ir diezgan cietis, un tad man
gribas pašai sev uzdot jautājumu, ja, vai es to atstāju un izgrāju viņu ciku caku un atstāju kaut kādu puļķīti tur augšā, vai tieši otrādi. Ja tas koks pats ir parādījis, ka šitā vieta viņam ir tā, ko viņš vairs negrib ārstēt un negrib nekā sakopt, tad es labāk no tās vietas tad vispār izvairos un izgriežu. Tā. Tagad man ir iespēja parādīt, kāds tāds cietis bija šitas te zariņš, un kāds bija tas gals, kur es atļāvos nogriezt. Ja? Kur es parādīšu. Un tas ir nevis, ka kāds no tiem krūmiņiem, kociņiem nosala šajā agrajā pavasarī, bet apdega, izkalta, kādam tiešām nopietni daudz, skujeņu, tūjas un tā, un kādam kaut kas pa drusciņai, vai tā kā šitam gudriniekam un spēcīgajam kādiķim tikai vietām. Tā, šito sanāk es noziedoju uzreiz kādiķu dieviem, un tad es varu skatīties tālāk, vai vēl ir kāda tāda vieta. Jo tas ir numur 1. Tad man ir visādi sīkumi, kas te ir jāizgriež. Tāpat kā mēs pieejam pie kāda krūma, vai ziedoša krūma vai ābeles, mēs skatāmies, vai ir kādi krusteniskie zari. Ja ir, tad tos vispirms izgriežam. Mana ideja bija tāda, ka nevis tā, ka viss ir pliks un kaut kādas dažas bumbas, bet nav viss pliks, ir kaut kādi spēcīgi forši zari, interesanti, spēcīgs stumbrs vai 2 kā šajā gadījumā. Un tad ir tādas tā kā platformas, zaļas, kupla zaļas platformas. Un pamazām man jau tas ir izdevies, un tāpēc es to turpinu. Un kas interesanti, kādiķim it kā tā griešana manā izpratnē ir stipri citādāka nekā ar priedi, bet tā lieta, ka tā ir tāda kā sadarbība un vienlaikus tā ir tāda improvizācija, tas ir tas pats. Tas ir ļoti līdzīgi kā ar priedi. Šeit ar kādiķi vienkāršāk ir nekā ar priedi tajā ziņā, ka ātrāk es iegūstu to rezultātu. Vismaz man ir tāda sajūta, ka es ātrāk iegūstu to rezultātu. Un es varu tā kā nedomājot, īpaši nefilozofējot, kā tad griezt. Es te nesen griezu vienu lapegli savu. Tad es sapratu, ka es vispār pat ierakstu nevaru uztaisīt, jo ir tik ļoti jākoncentrējās uz to, ko tu dari, ka nemaz nevar tā runāt par kaut ko, neko un griezt vienlaikus. Ja? Šeit varētu būt arī kā frizieris, saņemam kopā, bet tā kā es viņus netaisu apaļus, bet tā kā tādus pakāpienus, tad es viņus saņemu kopā un nogriežu tam pakāpienam to vietu. Un te tūlīt diezgan ātri varēs redzēt, kā tas pakāpiens veidojās. Es varētu tagad teikt, ka es tiešām sajūtu to, kā tas ir būt frizierim. Un sākumā nevajag būt ārkārtīgi perfektam. Vajag vienkārši radīt sev to iedomāto formu, vismaz dažas tās platformiņas uztaisīt, un tad iet tālāk. Jo tu vienmēr vari pieiet pie sava koka un atkal pavirzīt darbu uz priekšu un paskatīties uz tā no cita rakursa, pamainīt rakursu, skatu, punktu. Un beigās koks aug, attīstās, mainās. Ja šitā es taisīšu platformu absolūti blakus cieši, tas arī vairs nebūs labi, jo kaut kādi zariņi berzējās savā starpā. Tos mēs izgriežam, jo nevienam kokam, nevienam, ne augļu kokam, ne krūmam dārzā nav prieks, ja tie zariņi sāk berzēties viens gar otru. Tā. Tagad tātad, kā jau runājām, krusteniskos es izgriežu, un šeit man tādi ir šajā pusē. Un skatos, lai tā ideja par tiem pakāpieniem visu laiku ir dzīva. Ja? Un ir kāds zariņš no cita zara, kurš veido it kā to pašu platformas daļu, tad es viņus tā kā apvienoju, 2 vienā.
Un arī šajos gadījumos, tāpat kā ar priedi, ja ir kaut kādas šaubas par kādu vienu vai otru vai trešo tur zāru vai kaut kādu to griešanas virzienu, kurā tu esi iegājis, un tādā tā kā jau ātrumā tu tur darbojies ātri, ja rodās kaut kādas bažas par to, ka tu apgriezīs par daudz, vai ne to, kur vajadzēja, vai ne tā, kā vajadzēja. Uztais pauzīti, iedzer tēju, padzer ūdeni, atkāpies no auga, nāc no citas puses, drusku lielāku attālumu un novērtē, kas ir jau izdarīts un kas vēl jādara. Citreiz tā, tu tā pasēdi tai krēslā, un tā pasēdi mierīgi. Tā, brīļamāks svarīga lieta. Uz mirkli tā pasēdi. Jau saule šeit. Un paskaties. Nu jā, un ja ir tā, ka pēkšņi tajā vietā jau sāk izskatīties, bet tu esi saguris, tu taču var arī sēdus griezt. Neviens jau nav teicis, ka nedrīkst sēdēt šādu darbu veicot. Varbūt, ka kaut kur ir tāda lieta kārtība. Manā mājā tā nav. Es daru tā, kā man patīk. Es daru tā, kā man ir ērtāk. Tā. Un ir jau redzams, ka es tā kā necenšos perfekti pabeigt vienu laukumu. Es cenšos tagad pabeigt vairākus tādus, lai jau sajustu to formu, vai tas notiek tajā virzienā, kā man gribētos. Labi smaržo. Jā, man ir svarīgi, ka smaržo labi. Tā, šitien jau veidojās tie pakāpieni. Tagad vēl šeit pat sēžot, es varu paskatīties, šitos zarus, kas ir apakšējie, piestrādāt. Un kā es teicu, nav jānogriež vairāk, kā ir sajūta, ka tas ir tas domgājiens strādā. Lūk, te ir viens piemērs. Ja ir vairāki zariņi šitā cieši kopā un šitas tāds maziņš nabadziņš, pie šīs situācijas, kurā es atrodos ar šo kadiķi, es noteikti tādu griezīšu laukā, tāpēc, ka man nav nepieciešams. Savukārt šitos es šeit atstāšu, jo viņi man izveido vienu to pakāpienu. Tā. Un šim kadiķim mierīgi viņi var šitā pabužināt. Tad tās vecās sakaltušās kaut kādas skujas izbirst laukā. Arī man jau pat šeit ir klēpī diezgan daudz. Tā, procesā man ir ļoti daudz arī nogrieztie zari. Te var pastīties zemāk. Ir tā citreiz, ka tu tā centies, it kā izskatītos, tas gala rezultāts. Un te var redzēt iepriekš rādītos dažus, kurus es esmu smuki jau apgriezus tā, kurš te ir tāds, kur es centos jau uztaisīt, ja, to vienu līmenīti. Bet tā tas ir. Ir jāeksperimentē, jāskatās, jāvēro pats koks. Un daži zari ir tie, kas ir liekie, jebkurā gadījumā. Es jau apmēram zināju, bet vairāk tā kā, lai parādītu, kāds ir tas princips, pēc kāda es griežu tieši šo kadiķi. Tāpēc es rādīju procesu. Un tas viens no variantiem bija tieši šitāds te. Tu paņem to augšējo daļu, ja? Un šādi kā frizieris tā smalkāk tur starp pirkstiem un tad nofrizē, ja? Tad sanāk tāda kā trepīte, šitāda. Hop, ar tādu plakanu augšiņu. Un tad arī tos, kas tā kā karājās te uz leju, var piegriezt. Tā var sakāt, kā gribās. Un pamazām viņš veidojas kuplāks. Pieaug vēl citi klāt, un tad tas pakāpiens ir platāks. Te man ir tādi 11 zari tagad, kurus nogriezu, bet es nenogriezu tos pilnībā. Ja? Es skatījos tā, lai, piemēram, šeit, te var redzēt tagad vakar saulē, cik skaists ir tas stumbrs, un kā tas stumbrs šeit ir pavirzījies tā ar sāniņu, ja, un kā tā smuki slaidi iet uz to pusi mazliet prom. Tajā ir gandrīz viss skaistums, tāpēc negribās neko lieku, kas aizsektu to, un vienlaikus, es domāju,
lai pašam kokam būtu komfortabla sajūta, lai ir veselīgs, lai labi izskatās. Un tāpēc, piemēram, šis, kur es tagad kratu ar pirkstu, tam ir vairāk jaunu dzinumu, un es te varēšu kaut ko veidot. Tos apakšējos es atvadījos te no viena pilnībā. Šeit vienu stāstīju, ka es kaut kad griezīšu, bet kad es nemācēju pateikt, jo es vēl nezināju tajā brīdī. Un tad vērojot un skatoties rūpīgāk uz koku, es sapratu, ka es to ņemšu nost jau tagad. Tādā nozīmē tiešām tagad. Šovakar. Tad man jāaiziet pakaļ instrumentam. Varētu to darīt arī ar zāģīti, bet es tā domāju, ka man izdosies ar šitām knaiblītēm. Jo doma ir, kad es teicu, ka šis zars, kurš te atradās, baro šo stumbru, tad es padomāju vēlreiz un sapratu, ka šis te aizmugurē, šie visi baro to stumbru. Un nav nekāda lielā jēga vairs turēt tik ilgi, tā kā es varu vismaz nokniept te, kur es varu piekļūt klāt. Mums baigi interesanti, pārgriezīšu arī varbūt to balto plēvi, bet varbūt arī ne. Nu tā, un tad, kad būs laiks pastrādāt rūpīgāk un nokopt tur pie stumbra paši, tad šis maziņais un vēl viens šis iet pavisam nost. Tā tad noīsināja dažus pam šis, šo, atstājot tiem iespēju paaugties šeit un veidot kaut ko zaļu šeit. Un tādā veidā man ir no dažādām pusēm interesanti skati. Ikvienam, kas kādreiz atnāks uz manu dārzu, maniem draugiem. Un tā būs iespēja paskatīties uz šo koku. Šoreiz man nevajag birsti, man nevajag neko, man nevajag rāpot un lasīt pa mazām čupiņām šito visu. Es darīju gudrāk. Es saklāju šos te aizkariņus vecos no dušas kabīnes un vienu vecu palagu šeit. Un man sanāca, ka vajadzētu būt, ka tas strādā. Bet Marta domā savādāk, tas vītīgi nes slot. Nē, Martiņ, šitas būs citādāk. Tā, man bija fiksēšanai salikt arī akmenīši tādi smuki. Ko tu gribēji slotu? Jā, nu drīkst, bet tur. Jā, aizēj ar slotu tur. Terasi paslaukie slotu. Tā būs labāk šoreiz. Tā. Šitie ļoti vērtīgi, jo, tie man palīdzēja piefiksēt, nofiksēt. Tā. Kā tā lieta strādā. Prieks pilnīgi. Man viens akmens. Tagad es šito pavelku vienkārši maliņā. Tā. Tad vēl šis. Zāca. Ļoti skaisti. Un to varēs izbērt. Un re, tā lieta strādā. Paga, kur tu esi aizgājis? Tu vispār neredzi mani, kur es esmu. Kas tas ir? Kāpēc tu uz mani neskaties? To es teicu kamerai. Kamera, es tikko savācu skaisti visu šo. Un tagad, ja iet pa riņķi, jā, var redzēt kaut ko. Tā. Un te varētu, protams, ar šķērītēm daudz un dikti vēl graizīt. Nu tā, vai nu ar šādām, vai nu ar šādām. Nu tur katru to vietiņu, kur tur brūns, kur tur kāds, jā, te kaut kas vēl brūns. Bet patiesībā, te var apiet riņķī, mēģinām apiet riņķī tā, lai viņš man redz. Tā. Es domāju, ka var manīt no šīs puses, ka kaut kas interesants tur ir izveidojies. Tik skraidīt. Šī kamera ļoti kustīgā, tas ir jocīgi. Bet forši reizē, lai mums kolosāli izdodās. Čau!